Lūk, tātad nelielas izmaiņas, ko es tagad esmu veicis. Prasītais plaukts ir ievietots 30 cm no augšējās konsoles un stanga. Tā ir jāsaprot, kāds drēbes jūs karināsiet, jo tātad no stangas līdz apakšējai daļai dotā brīdī te ir 1,32 m. Bet ir jāsaprot vienkārši kāds drēbes, ja tātad tur vēl pakaramāja daļa, tur vēl ēdīs nost kaut kādas 3-4 cm uz 1,30 m. Teiksim, tādam pusgariem mētelēm ir ok, jakām ir ok, bet, ja gribēsiet kaut ko garāk, teiksim, garo mēteli bija iekārt, tad jārēķinās, ka viņš negulsies taisni šajā daļā, tad viņš, tīri tas tīri tā ieteikums apdomāt. Tā, ko tad es te vēl esmu veicis? Jā, par šo plauktu, ja es pareizi saprotu, tad 30 cm tas ir šī plaukta dziļums. Ko tad es izdarīju? Jau iesāku taisīt, un jūs tur reizi uzrakstījāt, ka iespējams falšpaneli, un tā, ko tad es esmu izdarījis? Es izvirzīju visu tā spoguļu daļu, izvirzīju uz āru, 25 cm no ārējās, tas ir no aizmugurējās daļas, un dotajā brīdī sanāk, ka šī te daļa būs 43 cm dziļumā. Tātad tas būs vairāk vai mazāk pietiekoši, lai ieskatītos tajā spogulī, bet 70 cm, jā, tas ir stipri pa dziļi. Tur, principā, būs tā kā tunelī būs jāskatās. Un gaismā arī jārēķinās, ka tur īsti neiespīdēs. Tāpēc es viņu izvirzīju uz āru, un ko vēl var izdarīt, vēl paspēlēties ar šo daļu. Tātad man ir izvirzīta daļa visa. Pilnīgi visa šī daļa ir izvirzīta pa 25 cm. Ko mēs vēl varam izdarīt? Mēs varam šī plaukta, apakšējā plaukta dziļumu atstāt pilnu, visa korpusa dziļumā, un tad tikai augšējo daļu izvirzīt. Tikai to spoguļu daļu attiecīgi izvirzīt uz āru. Tā kā to jūs varat apdomāt, ko jūs te liksiet. Varbūt ir nepieciešams jums pilnais dziļums. Ja nav, tad principā šitā var atstāt, viņš izskatīsies visai simpātiski. Un tas skapis, vizuāli pieejot pie skapi, neizskatīsies viņš pārmērīgi masīvs. Jo skapis ir tiešām liels, dziļš un tāds smagnējs. Tā kā viņš varētu būt, šis varētu vizuāli to skapi padarīt tā kā nedaudz seklāku. Protams, no sāna viņš būs redzams, jā, tā kā tāds paliels. Tā, un par materiālu krāsu, ko jūs te minat, ka jūs sūtījāt par Eger 702 PM, bet es minēju to, ka krāsa jau ir tā pati 702 PM, vienīgā atšķirība ir tāda, ka PM nozīmē fasādes materiāli, savukārt pārējais ir korpus materiāli. Teiksim, tā atšķirība ir tāda, šis ir PM, ko jūs sūtījāt, viņš ir, tas ir fasādes materiāls. Un šis ir parastais skaidu plātne. Tad attiecīgi jūs redzat tās cenu starpības. Ja. Te ir 322 ar nodokli un šeit ir 100 eiro ar nodokli. Tāpēc korpusam es izmantoju laminēto kokskaidu plātni, savukārt fasādēm es izmantoju laminēto MDF. Tas vienkārši tīri uz izmaksām, jo tiešām es gribat, protams, es varu salikt visur to MDF, bet, es nezinu, manuprāt, tas ir vienkārši nevajadzīgi naudas tērēšana, bet, varat izlemt. Tā, un par cokulu, jā, protams, es varu uztaisīt cokulu, tos 8 cm pacelt uz augšu vai 65, teiksim, tāds optimālākais būtu minimums 65 cm vai 65 mm pacelt skapi augstāk, ja uztaisīt cokulu, bet tad būtu jānoziedo augšējā plaukta daļa. Es domāju, tas būtu tāds optimālākais. Lai saglabātu tos 3 metrus, tad augšējo daļu mēs pa 6 vai 6 cm vai 8,5 cm taisam zemāku. Un vēl, protams, jautājums par maksimālo augstumu. Tātad es 3 metri, es saprotu, tie griezti 3 metri.
Ir jautājums, kādi tad tur ir griesti. Jums ir uzvilktie griesti vai cietie kaut kādi reģipša griesti. Jo nereti ir bijis tā, ka, ja griesti ir šķībi, tad varot durus vaļā, durtiņas var ķerties. Ir bijuši pāris objektos tā, kad uzvilkti griesti, un tie griesti ar laiku nosēžās. Vienkārši varot vaļā tiek plēsts, aizķerās aiz griestu daļas. Ja tie ir uzvilktie, savukārt, ja tas ir reģipša griesti, tad tur vajadzētu varbūt laist nedaudz zemāk un augšējā daļā falša paneli likt. Teiksim, kaut kāds pāris centimetrus tur palaist durtiņu zemāk un augšējā daļā vienkārši falša paneli likt. Tā kā tas arī jāsaprot. Pa lielam pārējās izmaiņas, laikam, tur netiek veikts, tad pārējais viss izskatās tā kā bija pirms tam sūtīts.